Uztaisīsim eksperimentu. Darot kaut ko priekš cita, tu vari justies laimīgāks nekā darot priekš sevis. Paņemam Rafaelo. Viens man, es jau tagad jūtu, ja, kad nekas labs tur nebūs. Otrs, kādam cilvēkam ārā. Vai, ko te nolas? Rukās nāk zet garām. Tā, vēl nenāk. Viens nāk, līdz iedosim. Kāda ir sajūta, ja iedod otram, lai es pats apētu? Īstenībā jau viens, ka var iepriecināt otru, viņš var būt priecīgāks. Un pašiem arī baigi labi kaut ko dot projām no sevis, kaut ko tas, tā kā rūgti nopildījis. Darbs parasti nav baigi saldējis. Sveiki! Gribat konfekti? Paldies! Nav par ko? Tāpat vienkārši. Lai ir mans vakars. Kaifs vienkārši, pareizi. Cilvēks sasmējās ritīgi, ja viņš nobiedēja, bet labi. Redz, patīkam pārsteigts, labs vakars, viņam ļoti labs garstāvoklis noteikti. Daudzreiz efektīgāk nekā pašam sev kaut ko dāvināt, ir dāvināt citiem. Efektīgāk no laimes. Murgs kaut kāds pie kājas vienkārši jādāvina citiem un viss kaut kas. Tā ar sevi iepriecināt daudzreiz vairāk.